Šodien mēs esam pulcējušies šeit, akadēmijā, Aizsardzības akadēmijā, Latvijas virsnieku kalvē. Un šodien mūsu priekšā ir jaunie leitnanti, kas ir sasnieguši šo vienu atskaites punktu savā dzīvē, savā karjerā, no kura sāk. Pats sarežģītākais, kas šo 4 gadu griezumā bija jāpaveic, bija jāveido raksturs, bija jāpārvar pašam sevi un jāpārliecinās par 2 ļoti svarīgām lietām. Pirmā, visas grūtības ir pārvaramas. Un otrā, ka tie mērķi, kas šķiet nesasniedzami, ir sasniedzami. Un to jūs esat pierādījuši šo 4 gadu griezumā, pārvarot sevi, veidojot raksturu, rakstot darbus, labojot kļūdas, veidojot savu fizisko stāju un morālo noturību un apziņu, ka jūs esat tie, kas vadīs mūsu jauniešu cīņā un neatkarības uzturēšanā. Jūs esat tie, kas veido mūsu bruņoto spēku kodolu un veido mūsu valsts pamatus caur valsts aizsardzības dienestu un ne tikai. Jūs esat tie, pēc kuriem līdzinās mūsu sabiedrība, un jūs esat tie, kas uztur mūsu valsts vērtības, jūs esat šo vērtību sargi un tālāk nesēji. Gods kalpot Latvijai.